Mūziķis, ģimenes cilvēks. Viegli, grūti. Es pieļauju, ka Džonam Legendam varētu būt krietni grūtāk nekā Latvijā dzīvojošam mūziķiem. Bet ko tas prasa, Jolanta? Piedod, kāpēc grūtāk? Es nezinu. Ko tas prasa? Kāpēc Džonam Legendam grūtāk? Tāpēc, ka viņš mazāk ir mājās. Viņam tomēr tās turnēs daudz lielākas. Varbūt, bet varbūt arī nē. Kā tas ir apvienojams? Jā. Vienkārši. Vienkārši ņem un apvieno. Tieši tā. Patiesībā es laikam savādāk nevarētu. Tas ir mans modelis un tas ir mans, laikam, tāds dzīves aicinājums būt gan mātei, 3 bērniem un arī būt māksliniecei. Manā personiskajā dzīvē es laikam savādāk nevarētu. Ja man kāda no šīm sfērām nebūtu, varbūt es būtu kā tāda, varbūt tas nav priekš manis. Jā, un man ir svarīgi, lai man ir ģimene, un man ir ļoti liels prieks, ka man ir bērni. Un, kad uz viņiem skatos, tiešām nevaru saprast, vai tiešām tie ir mani un jau tik lieli, un kā es to visu, kā tas vispār viss bija iespējams. Bet paralēli tas viss gāja. Viegli varbūt nebija dažreiz. Man var pastāstīt smieklīgi ir bijis, kad ir ļoti daudz koncertu bijuši laikā, kad ir Ziemassvētki un bērni mazi, un es viņus izņemu no bērndārza, autopilotā vedu pie vienas vai pie otras omītes. Un kaut kādā autopilotā pēc tam domāju, kur man bērni ir? Jo es vairs neatceros, kur viņi ir aizvesti. Pie kuras omītes jābrauc pakaļ. Nu jā. Bet kā ir bērns taču pielāgojis? Jo es esmu dzirdējis par un sekojis līdz neskaitāmiem stāstiem pasaulē, kad pavisam jaundzimušas mūsu bērniņas vēl vadā līdzi, pa visu pasauli līdz koncertturnē. Bērns taču pielāgojas, vai ne? Jā, Tas nav noziegi, es domāju, kāds iedomās. Bērni aug kopā ar vecākiem. Mums arī mazā Jasmīna, mēs bijām uz džēza festivālu Tallinā, viņa bija pavisam maza ratos. Protams, bija ar aukli, mana māsa bija aukli. Bļaujoša, brēcoša, viņa no manis tika paņemta projām, protams, gāja uz skatus, un tas ir tas, kā tu pārslēdzies atkal kā mākslinieks, bet, es bez tā esmu, tā ir mana dzīve, tā man patīk, tā esmu veidojusies. Kā astronauti tiek galā, jums ir pamatīgi ģimenes Mums visiem meitenes ir tikai, tas ir tas, ko mēs darām, jā. Laikam tādā aktīvākā koncertu apmeklētāja mums ir bijusi Mārai Roņa, kas ir, teiksim, visu elektroakustiku tūri mums arī izbraukāja līdzi un uz šādiem tādiem vēl vasaras koncertiem. Bet koncertu vidū nekad nav bijis jāskrien tā kā... Nē, viņu Mārai nerāda. Barot bērnu. Savukārt. Es uzskatu, ka mums kā džekiem laikam mazliet vieglāk ir tas. Mēs ar sievu gan esam iesmējuši par šito tēmu, kad mūziķim Latvijā arī, un kurš arī strādā dienas darbi, laikam ar tas nav viegli un aktīvākos periodos tiešām varētu piekrist, ka mēs jokājam par tādu tēmu, kad bērns mammai prasa, mamma, kurš ir tētis? Kā? Tētis ir tas onkulis, kurš atnāk mājās, paņem ģitāras un aiziet prom. Un tādos karstākajos un aktīvākajos periodos varētu teikt, ka tiešām tā arī ir. Es eju prom, bērns vēl guļ, es nāku mājās, bērns jau guļ. Nekomentēšu, kāpēc man tas baigi smieklīgi. Ir nedaudz, bet tā ir sava veida taisnība. Tas, kad bērnam blakus ir māte, un tas ir svarīgi, un tev tas noteikti ir bijis arī mazliet savādāk, ka tu esi māte, un tev bērnu vienmēr vajag līdzi. Savukārt mēs džeki varam arī aizbraukt bez bērnu, jo māte ir viņam. Kā ir, tā ir? Kā ir, tā jādzīvo. Kā ir, tā ir.